Arturs Štenbergs kopā ar mani pēc FC Nikeras Latvijas kausa pusfināla spēles pret Riga Futsal Club. Artur, kā vērtē maču? Uz soliņa gan izskatījāties diezgan pozitīvi, arī laukumā tāds smaidīgi. Kāds tev redzējums par šo spēli? Jā, protams, jau kaut kur zemapziņā gribējām arī uzvaru šodien, tikt finālā pie tik liela skatītāja atbalsta. Protams, liels paldies visu komandas vārdā viņiem. Jā, gribējām aizķerties rezultātā pēc iespējas ilgāk, lai saglabātu intrigu spēlē un uzskatu, ka vairāk vai mazāk tas izdevās. Kā lai saka, neatdevām ne centimetru viņiem, centāmies uzvarēt divcīņas. Protams, viņi individuāli ļoti spēcīgi un tas ļoti viss sarežģīja, bet kopumā bez pāris kļūdiņām varēja būt rezultāts, protams, līdzvērtīgāks arī līdz beigām. Kopumā FC Nikeras komandai 4 Latvijas kausa pusfināli. Manuprāt, tu pats arī esi tajos visos piedalījies. Kurš šis pusfināls, kur tu viņu lietas savā pusfināla rangā varbūt? Tā, šis laikam būtu kādā 3. vietā. Jā, man liekas, ka 3. vietā, jo, ja nemaldos, mums pret Rābu bija jaudīgi un arī pret Nikaru. Tā kā šis laikam būtu tādā 3. vietā, bet pēc skatītāja ziņā šis ir, ja nemaldos, 1. vieta. Fantastiski noorganizēts, skatītāji daudz, super, tāda atmosfēra. Jā, sākumā arī pieminēju, varbūt var paturpināt, redzēju, Arturs Broks nokļūdās vienkāršā bumbas apstrādē. Neviens nedusmojās, neviens nebļauj, pasmējās, Arturs atvainojās, arī vairākas tādas kļūdas laukumā. Bet tās izvēršās par tādu viss kārtībā, turpinām spēlēt. Kā jūs saglabājat komandā tādu pozitīvismu? Jā, tas ir ļoti patīkami, jo komandā ir čaļi no vairākām pilsētām, kas nav tur vietējie un draugi tā tālāk. Tāpēc tas mikroklimats tiek veidots jau treniņos un viss pārējais. Mēģinam pozitīvi visu uztvert. Neko jau tas baigi nedos, ja sāksim lamāties, bet bija skaidrs, ka šajā spēlē mēs nebūsim pirmais numurs, līdz ar to mums jāparāda, ka mēs kā komanda esam labāki, lai arī neesam individuāli tur tehniskāk labāki par viņiem, bet lai mēs kā komanda parādītu gan skatītājiem, gan visiem pārējiem, ka te ar džekiem viss ir kārtībā. Būs tehnika, būs arī lielāka rezultāta, mūsu labāk. Vitālijam Voskanam es arī preses konferencē jautāju, bet gribu arī tev varbūt kā Nikeras spēlētājiem pajautāt. Tomēr salīdzinoši gara sezona, lai gan tu pievienojies aptuveni sezonas vidū Nikeras komandai. Bet kā jūtās spēlētāji pagājušajā gadā marta beigās? Mēs jau noslēdzām sezonu, tagad jau aprīlis tuvojās beigām. Rītdien spēle, vēl vismaz 2 spēles pret Jēkabpilī. Kā komanda jūtās fiziskā sagatavotībā, varbūt arī pat mentālā? Gribētos teikt tā, mentāli pa lielam viss kārtībā, fiziskais, es domāju, ka arī būs viss labi, bet tas, kas notur tik tālu, ir tā intriga par to bronzu. Tas ļoti notur to vēlu, motivāciju plus mīnus visiem. Un tāpēc, protams, ka ir nogurums un, protams, ka ārā paliek gaišs un silts un viss ir forši, bet jānāk zālē spēlēt, bet gal galā šis ir tas, kas mums patīk darīt. Līdz ar to mēs nākam uz treniņiem, un lai kaut vai viņš arī aizietu pēc Jāņiem vēl tas turnīrs. Vienalga, mēs nāktu spēlēt, priecātos un viss būtu forši. Jā, pieminēja jau tā bronza notur jūs. Tavā redzējumā šī sezona būtu izdevusies uz pilniem 100, ja būtu 2 bronzas? Jā, tāds ir arī mūsu mērķis. Neslēpsim, protams, 2 bronzas būtu ļoti skaists, es pat teiktu, izcils iznākums mūsu varējumam šī brīža. Līdz ar to būt aiz abām Rīgas profesionālām komandām, es uzskatu, ka būtu Kuldīgai ļoti liels sasniegums. Jā, rītā jau pret Salaspils futbola akadēmiju kaut ko varbūt jau pirms Latvijas kausa Final Four runājāt. Ko sagaidat no tās spēles? Protams, ka sagaidām bronzu, tur vispār nav varianti. Īstenībā baigi daudz tur nav runāts, mēs par Salaspili neesam runājuši, bet, jo īstenībā, kā jau sākumā teicu, kad kaut kur zemapziņā nedaudz gribējām šito spēli arī pamocīt, aizķerties un gatavojamies šai spēlē. Par Salaspili, es domāju, rītā agrāk tiksimies, izrunāsim visu un paņemsim bronzu.
Nu, ļoti, ļoti ceram. Beigās pēdējo jautājumu tev gribu paprasīt. Ar Kristapu Jansonu runāju. Redzēju bārdu nodzinis. Vai kaut ko dzirdēju ģērbtu vai teicu, kādēļ tāds lēmums? Nē, kur bārdu nodzina? Kristaps Jansons. Nē, atnācis ir uz spēli. Bez bārdas. Tikai Viņam jau kādu brītiņu ir šitādi. Viņam jau kādu brītiņu, tur ir kaut kāds style change, tur ir kaut kas viņam tur savs. Kaut kas savs. Izaudzis varbūt. Labi, paldies tev liels, Artur. Paldies un veiksim jums.